Šitas ir tas Ausmaņu kebabs Rēzeknē, tad started it all. Šī ir tā pusslavenā vieta, kas sauc Līpoja. Rēzeknē. Jeb šo jaunā koncerta telpa. Viņa atrodas blakus bišķi graustiem, bet tuvu centram pilsētas. Es esmu Latgalē. Atbraucu ar vilcienu uz Rēzekni. Rēzekni baigi daudz neapskatījis, skriet tikai cauri. Tāpēc, ka šodienas mērķis apbraukt apkārt Lubānas ezeram un nakšņot pēc iespējas tuvāk Valnu ezeram, kas ir 100 km. Un saule ir iet pēc 6 stundām. Un es braucu uz Single Speed Ričuku. Ārā vidējā temperatūra ir kaut kāda 5 grādi. Un es esmu bišķi saaugstējies. Tā kā būs labs challenge. Kā man ūdens pilka. Apsīts. Tur ir sniegs. Ārā ir marts. Un es braucu šortos. Un plānoju gulēt hamakā. Rāzne. Tātad. Ko es te daru? Es atbraucu uz Rēzekni. Un te es laižu apkārt Rāznas ezeram. Es esmu kaut kur šitā. Es aplaidīšu apkārt Rāznas ezeram. Te es laidīšu uz, kur ir Malta? Eko Malta. Es laidīšu uz Maltu. Un tad Maltas es laidīšu uz kaut kur te ir tas Valnu ezers. Es nezinu, nu kaut kur tev uz leju es laidīšu apmēram. Jā, un tur kaut kur es palikšu pa nakti, šonakti. Apsītis bija kolekcijā, tagad lapsiņš. Man iet labi. Esmu pusi Rāznas ezeram apbraucis apkārt. Un tagad meklēju, kur apstāties un iedzert aliņu pie Rāznas ezera, lai ir tāds checkpoints. Jā. Ko? Malta. Apsties kādā nekurienē es esmu. Jā, un pat mašīnas vairs nebrauc garām. Nu jā, paldies Google Maps. Pēdējie, nu jau mazāk kā 10 km šodien. Es cīnos ar smilšu ceļu, pa kuru baigi nevar pabraukt ar Single Speed Ričuku. Vajadzētu uzlikt mazāk ātrumu, bet man nav tāda lieta kā ātrumu. Nu šitas ir tas Valnu ezers, kurā nedzīvojot nevienas zivs. Es domāju, man likās, ka te vibes būs tāds, ka te koki neaugs un te būs kaut kāda sliktā aura un šit. Bet, nu, putniņas var dzirdēt, koki ir daudz. Nezinu, moški pat dzīves tur ir.
100 kilometri dan. Reku mans nakts mājas. Priekā par šodien. Labrīt. Ir 7:30. Ir saulīte. Naktī bija bišķiņa augsti. Es esmu siltis visas drēbes. Alo, saula bišķi ceļa. Un pirksti. Jēzus. Baznīca. Dievs tēvs debesīs, lai man nav caurs riepš, man ķēde nesaplīst. Amen. Lūdzu, repiški. Esmu piedīris Saglonas baznīcu, var laisties lapās. Nikur nadraukšu. Yeah, my pussy rules. Fuck me now, please. 25, 53, 24, 08. Otrā diena, 45 km kaut kur nomīti, varbūt 50. Šodienas mērķis bija apstīt Aglonu, to es izdarīju no rīta. Tagad vienkārši krūzoju kaut kur apkārt. Otrā diena parasti vienmēr ir smagākā, tāpēc, ka kājām šoks par to, kas tagad notiek. Tu kā tā, kāds stulbs vējš bišķi un nogurums, bet tas normāli. Jāmučī tālāk. Trešais roadkills. Tikko biju Preiļos. Preiļi man tagad ir viena no top skaistākajām pilsētām Latvijā. Riktīgi sakopta un tāda, nezinu, jauka likās. Un pat lielveikals ir, dažādi benzīna tanki, kafēnītes viss apkārt. Visādi bija, vidējais vecums, protams, ap 50, tāpēc tā ir mazpilsēta, bet staigā, tā kā braukā Ričaku un tā daudz, es tagad pa velo šito ceļu braucu. Līdz šim ceļojumam, man liekas, nav bijis velo ceļš. Tā kā Preiļu malači, riktīgi, man liekas, nekad nebija bijuši krūti. Šitādi dzīvnieki, es nezinu, izsās kā rasnas kaķis ar kaut kādu lapas degunu.